viņai tāda pamāte. Ļauna. Liek viņai vērt. Viņas sēž pie akas, vērt. Un kā negadās, iekrīt. Ko nu darīsies par šīs pamātei jaunu? Bet ko domājies, ko šī saka? Es tev jaunu vārpstiņu nedošu, lec pakaļ. Sērdienīte arī no bailēm klops. Lec iekšā akā, ielec tai akā, un ko domājaties? Izskrīt viņa cauri, zaļā pļava. Tur puķītes zied, putniņi lido. Vienkārši pasaka. Vecīti nomaskā, vecītis priecīgs, tencina Sērdienīti par padarīto darbu. Nu, Sērdienīte saka, kur tad mana vārpstiņa? Dod nu man to, iešu mājās. Lai nu paliek šovakar, iesi rīt no rīta. Nu, Sērdienīte pārguļ to nakti. No rīta vecītis saka, nu ņem tavu vārpstiņu, bet tagad es par labo sirdi tev gribu pateikties. Nāc man līdzi, ieiet viņi tur klētiņā, tur kādas livas lādes, viena maziņa, viena liela. Nu ņem kuru gribi. Nu, Sērdienīte domā, viņa taču to lielo neaiznesīs, ņems to maziņo. Paņēma to maziņo, un vecītis viņu virs zemē. Nu, Sērdienīte priecīga, ar vārpstiņu un lādiņu uz māju. Mājās pamāte, atnākusi gan. Nu, kur tad vārpstiņa? Ir man vārpstiņa, bet arī es par dabu darbu dabūju lādīti. Nu, rādi, nu, kas tev tur iekšā? Sērdienīte kā atver lādīti. Tavu brīnumu lāde, pilna ar zelta naudu. Nu, vai nav brīnumi? Bet kā izgāja? Mātes meitai, kuru māte sūtīja uz aku vērt, lai atnestu vēl vairāk naudas. To jūs varat izlasīt paši.